Kā jau jūs iespējams esat dzirdējuši, kompānija Microsoft gatavo jaunu operētāju sistēmu ar nosaukumu Windows 7. Tātad pirms kādu laiciņu Microsoft piedāvāja lejupielādēt šīs operētāju sistēmas beta versiju, un šodien mēs dalīsimies mūsu iespējos par Windows 7. Tātad apskats sāksim ar Windows 7 instalāciju, un mums patīk tas, ka tā bija ļoti ērta. Pats instalācijas process bija daudz pārdomātājs nekā Windows Vista, un aizņēma vien aptuveni 15 līdz 20 minūtes uz šī datora. Un patīkami ir tas, ka dators uzreiz atrada visus savus komponentus, izņemot bezvadu tīklu karti no Gigabyte. Tātad vienīgais drivers, ko mums nācās pašiem instalēt, bija Gigabyte tīklu kartē. Lai gan Windows 7 skaitās Windows operētāju sistēmas 7. versija, patiesībā tā vien ir pārveidot Windows Vista versiju, kas ir daudz optimizētāka. Un tagad par laimi šī operētāju sistēma patērē daudz mazāk resursu, kas nozīmē to, ka tā būs lietojama pat uz tā saucamiem netbookiem, jeb zembudžeta klepidatoriem, kā arī datoriem, kas ir aprīkot ar, piemēram, Pentium 4 Celeron vai AMD Athlon vai AMD Sempron procesoriem. Tātad ne tikai uz pašiem jaudīgākiem, bet arī uz tādiem datoriem, kas ir iegādāti jau senāk. Tātad sāksim ar to, kas tad Windows 7 operētāju sistēmā ir jauns. Pirmais no vizuālajiem uzlabojumiem ir taskbar, un te programmā vairs nerādās nosaukumi, bet tikai liela ikona. Un arī tas, ka jau pat ja ir tikai 2 programmas logi, un tā tie grupēti kopā, un varam uzreiz redzēt, kas notiek katrā no programmas logiem, nemaz nespiežot peli. Tad vienkārši mums ir jāuzbrauc uz programmas ikonas un jāuzbrauc uz preview builds. Un mēs redzam arī programmu, kas atrodas ikā zem loga, kas šobrīd ir aktīvs. Tāpat Windows taskbars tagad ir palicis daudz līdzīgāks Apple Macintosh operētāju sistēmā atrodamajam dokam, jo ne visas programmas, kas attēlos taskbarā, ir šobrīd aktīvas. Tas ir iespējams piespraust vai jāspraust no taskbara. Vēl viens ļoti ērts un noderīgs jaunieviesums ir programmas logo izmēru mainīšana. Piemēram, ja jūs vēlaties lietot 2 programmas paralēli, tad viss, kas jums ir jāizdara, ir jāpaņem programma un jāiebrauc tās ēnā. Un lūk, uzreiz programma pielāgojas darbām pa pusi ekrānu. Tas pats ir arī uz otru pusi, protams, kā arī, ja jūs atbraucat ar programmu uz augšu, tad tiek maksimizēts loks. Tāpat Windows 7 operētāju sistēmā ir iespēja brīvi gadžets bīdīt pa visu ekrānu, kā arī ir uzlabots programma Paint un WordPad dizains, kas tad ir daudz vairāk līdzinās Office 2007 noformējumiem. Un patīkamākais šajā grafiskajā noformējumā ir tas, ka tas bez aizsardz strādā arī uz datoru, kas ir aprīkots ar 1 kodola procesoru un 1 GB operatīvās atmiņas. Kamēr Windows Vista uz šādu datoru strādāja ar manām aizsardzi. Microsoft Windows 7 operētāju sistēmā ir cenšies atvieglot darbu mājas tīkla lietotājiem. Tātad te ir daudz ērtāk apmainīties ar failiem savā starpā mājas tīklā, jo ir izveidos tāda lieta kā Comgroup, kas ļauj ērti pievienoties vienā tīklā visiem mājas datoriem, ievedot noteiktu paroli. Tātad, lai izveidot mājās tīklu, jums ir nepieciešami vairāk datori, kas ir savienoti kopā ar vienu rūteru, piemēram, un jāzina ir viena paroli. Pēc tam, kad cilvēks ir pievienojies Comgroup tīklam, viņš var izvēlēties, kādu tīklu failus viņš vēlas kopietot ar pārējiem tīklu lietotājiem. Runājot par multimediju iespējām, jāatzīmē, ka Windows Media Player turpmāk būs daudz plašāks formāta atbalsts. Apskats sākumā jau minēja, ka Windows 7 strādās arī uz tā saucamiem netbookiem. Un tad ir arī vēl viena priecīga ziņa klipidatoru lietotājiem. Tātad Windows 7 būs daudz labāks enerģijas menedžments, kas nozīmē to, ka Windows 7 klipidatoru strādās daudz ilgāk nekā Windows Vista. Pie kam Windows 7 enerģijas taupīšanas sistēma ir ļoti inteliģenta. Ja jūsu datoram tiek iemazināts ekrāns enerģijas taupīšanas nolūkos un jūs momentāli paaugstināt pili, tas nozīmē to, ka nākamā reize līdz ekrāna iemakšanas brīdim paies daudz ilgāks laiks. Tāpat mums priecēja tas, ka, lai gan Windows 7 šobrīd ir beta stadijā, operētāju sistēma tik un tā ir diezgan stabila. Varētu pat teikt, ka tā uzkarās retāk nekā iepriekš lietotā Windows Vista.
Vienīgās problēmas, ko mēs novērojām, bija tad, ja tika lietots interneta Explorer 8, kas arī šobrīd ir vēl izstrādes stadijā. Un tāpat tiek ziņās, ka Microsoft Windows 7 gala versijā izlabos vairāk kā 2000 kļūdas, uz kurām ir norādījuši beta testētāji. Kopumā noteikti varam teikt, ka Windows 7 aparātēstē mums ļoti patika. Un droši vien, ja Windows Vista būtu tikpat pārdomāta kā Windows 7, tad šobrīd lielākā daļa lietotāji nelietot Windows XP, bet gan Windows 7 vai Windows Vista. Runājot par šo beta versiju, tā, protams, ir bez maksas, tomēr darbības termiņš ir noteikts līdz 1. augustam. Windows 7 gala versija savukārt veikalos parādīsies visticamāk nākamgad, tomēr pēc dažiem ziņu avotiem iespējams arī jau šī gada septembrī.